Nu, mēs esam Mārtiņš un Solvita. Mēs dzīvojam Dānijā jau vairāk nekā 20 gadus. Un vispār esam no Latvijā, no Kuldīgas. Nu, makšķerēties gāja bērnībā jau ar lazdas kātu. Un tāpatās arī viežot. Nu, zīves es ēdu visas un visādos veidos. Tētis man ņēma līdzi. Un, kad neņēma ar tēti kopā, tad jau bija makšķerkāti normāli, bet tad, kad viens pats bija, tad ar lazdas kātiem. Ezers, Vilgālē bija ezers, Vilgāls ezers. Ir man zuši, ir man nēģis ar makšķeru neķeri, tos ar rokām. Bet zuši man ir bijuši, jā, vimbas, asari, līdakas, līņi, brekši, butes. Visādas zivis. Esmu pārgājis no mazām zivīm uz lielām zivīm. Jo, ja kādreiz Latvijā ķērām mazos asariņus un raudiņus, tad te ķeram, te es cenšos iet tikai vai uz līdakām, vai forelēm, vai jūras zivīm. Tātad butes vai mencas. Tur attiecīgi arī tad ir no kilogramu un uz augšu. Tagad pēdējā laikā nesanāk tik bieži, bet kādreiz braucām mēs katru nedēļu, katrā vikendā braucām makšķerēt uz Maksas dīķiem, ar visu ģimeni atpūtāmies, cepām gaļu. Vecākai meitai bija 6 gadi, mēs viņu ņēmām līdzi, bet mēs tur bija tā sapaunojušies, ka meitai tur bija bērnu ratiņi, lelīte, man bija soma traukiem ar glāzēm, tur bija tāds kārtīgs tusiņš, jo vīrs makšķerē, un mēs tur jau klājam galdu bez maz vai, un tas sauļojam, mēs lasam grāmatas, jā, un gaidam. Arī meitenes izvilka katra pa zivī. Jā, ritīgi forši bija. Principā... Sākumā, kamēr nebija kūpinātavu no Latvijas atvest, tad bija pilna saldētava ar forelēm. Un tad tā kā šitas te kā tu bija tas Tannim, kā bija Tannim, Elmārs Tannis, teica, ja jums nav ko ēst, tad paņemiet no saldētavas laša fileju. Tā man bija pilna saldētava ar forelēm. Bet tad, kad nopirkām kūpinātavu, tad viss tika nokūpināts un tad jau, tad praktiski vairs svaigās zivis nestāvēja. Principā mēs cepam vai nu folijā, vai uz filejas mazāk, tā kā steikus vairāk. Un kūpināšana. Kūpinātas zivs jau visai ģimenei. Kūpinātā mēs nopirkām jau gadi, jau kaut kādi 10, vismaz 10 gadu atpakaļ no Kandavā ražo tādas abas kūpinātavas. Tādu mēs atvedām uz Dāniju un tur apakšā iekurina, un tad zivi var nokūpināt 40 minūtēs. Karsti kūpināt. Latvijā iepērkam ķimenītes? Jā, Latvijā nopērkam ķimenes uz tirgu, sveramās, kur visi brīnās, ka mēs pērkam 5 kilogramus uzreiz. Var nopirkt Dānijā, bet tas nav, viņiem garšo viņi savādāk, viņas kūpina arī. Bet man jau liekas, ka tev vairāk tā kā process, tev patīk ķert un jā, to lomu redzēt un tad tīrīt un ķimenītes bērt un pašam izgudrot, ko tu tur bērs virsū, dillīts vai ķiplociņu. Ja Dāņi neliek ķiploku, neliek ķimenes. Un tad mēs visu savu mīlestību tur ieliekam tais zivtiņās. Un tad ēdam. Jā. Un kūpinās tikai priekš sevīm faktiski. Mums ir daudz pazīstami, kas te kūpinās arī un tirgo. Bet es ar to negribu nodarboties. Es tikai priekš sevīm. Mēs gatavojam pēc Latvijas principiem, jā. Tāpatās arī kūpinām vistas, desas, gaļas. Jo Dāņu veikalos praktiski arī kūpinājumus nevar dabūt, izņemot zivis. Viņiem pārsvarā ir kūpināti nēģi, bet šitie te zuši kūpināti un kūpinātais siers. Tas arī viss, ko viņi lieto kūpināto.
Nu, mēs jau ieviešam latviešu tradīcijas. Mums ir sava pirtiņa, mums ir kūpinātava, mums ir kāpos skābēšana. Un kas mums vēl ir? Sēņošana mums ir. Sēnes taisam. Jā. Nu, viss kā tīrais latvietis. Gurķus marinējam, tomātus želejā liekam. Mums pietrūkst, protams, mums pietrūkst. Jā. Bet mums ir arī te ir veikaliņi kaut kādi, kur var šprotes dabūt, vai kāds atkal brauc, tad pasūtam, lai atved šprotes. Jā, ļoti garšam šprotes. Nu, siļķes šeit var nomakšķerēt. Es tagad gaidu, kad sāks ziedēt rapsis, tad braukšu vēzivēs. Un vēzivis ir gandrīz tas pats, kas siļķi, tikai ar zaļu asaku iekšā. Nu, bet tāda siļķī, ko mēs liekam siļķi kā žokато, ja mēs pērkam tajā, saucamā, kas viņš ir Eiropas veikals. Jā, nu tad varbūt par lielākām naudiņām. Viči siļķi. Jā, jā, lai uztaisītu to siļķi kažokādu, nu tur vajag kārtīgi siļķīti. Nu tad garšam, ka es cienāju latviešu, viņi saka, nu šeit jau ir ielita īsta, kur tu dabūji tādu siļķi? Viņi uzreiz jau viņi atpazīst. Un viņi vienmēr zina, ka es nākšu ar siļķi kažokā uz pasākumiem. Ir mums zivju zupa, jā. Zivju zupu mēs vāram laukā uz ugunskura. Kuru leitu šnabi? Zivju zupa. Zivju zupai leitu šnabīti klāta. Tad es nezinu, kāpēc, pastāst, kāpēc jāleiž. Tā no laika gala tā ir bijis. Tā mēs esam iemācīti. Nu, kaut kāda deva tur jāielai šnabīci. Nu, tad ir īstā zivju zupa. Kartupels, burkāns, sīpoli, ķiplociņi, buljons. Mēs jau, ka vāram visi pa šerpo, mēs vāram līdaku, tā kā parasti jau no līdaks tais, bet mēs vēl garšai piemetam klāt vienu forelīti. Tad ir treknumiņš un garša savādāk. Nu, visiem garšo, jā, tie, kas brauc. Neesmu bijis zušā. Jo te ir maziņi zuši. Viņi ķer tādus 50 centimetru tādas maziņas. Mēs Latvijā tādas mēs laidām atpakaļ. Pēc būtības ir, bet es neesmu nekur, ne viņas var nopirkt kaut kur neko. Tad, kad internetā ierakst iekšā pa nēģiem, tad viņi parādās, kurā tur tajā nostūrī Dānijas ir tās upēs, bet nav aktuāli, viņas neviens neķer neko. Veikalos arī neesmu redzējis. Nav tā kā nēģa želejā vai... Tos tikai no Latvijas var atsūtīt. Jā. Man jau ļoti garšo. Nu, ceptus marinādē. Nē, ceptus želejā, tā. Jā, man garšoja cepti želejā. Vai tikko izcep tāpatās, un ja pēc tam, tad želejā saliek? Nu, ar nēģiem ir tā, kad es viņus esmu taisījis tikai 2 reizes dzīvē. Pati viņi dzīvus nēģus ir jāber ar sāli, un tad tās putas tur rodās, jāņem nos pēc tam, pēc cepšanas es vairs pati nevaru iest, tāpēc, kad es redzēju, kā viņi locās. Tad man neizdodas, bet ja kāds cits uztaisīs un ieliks želejā, tad es sēdīšu, bet ja es pati viņas gatavošu, es nevaru iest. Man vienkārši visu laiku es redzu, kā viņi kustās. Zuti. Ar zuti es nezinu, bet ar nēģiem mēs neko nedarījām. Ar nēģiem, jā. Nēģis tīri. Dzīves. Ja viņiem ir gļotas virsū. Un tad viņiem tie caurumiņi te pie kakala, un tad, jā. Tad viss tur šaudās ārā, bet... Zuti nav nekas tāds, viņi notīri, laikam arī bija, man taču ir kaut kāda vilnis cimdi. Bet ar zuti ir jāuzmanās, lai zuša asinis nenokļūt tavās asinīs. Jo tad var asinis saindēšanās būt, var nomirt arī. Jā, vienkārši tīrot zuti, jāuzmanās, lai tu nesavaino pats sevi, neiegriez kaut kur pirkstā, un pēc tam viņa asinis netiek. Ierakstīs mums nav nekas, mums visus atsmēra. Katru reizi man liekas, tā sauviņa sanāk savādāk, un katru reizi ir arī garšīgi, un jā, nav pierakstīts tāds recepts. Un zupu arī, kad vārta tā kā liekas tajā brīdī, kā tu sajūties, tā tu viņi arī uztaisīs. Tik pagaršo,
vēl kaut ko vajadzētu. Šodien šādi jūtos, tad vajag vairāk sālīt. Kaut kā tā. Kūpinātas zivis man nebija bērnībā, es kaut kā tā baigi neatceros par Bija kūpinātām. varbūt šitas te reņģīts. Jā, reņģīts. Uz tīri kādreiz. Jā, precīzi. Bet, ko es atceros vienmēr, mēs bērni esam uzauguši ar tēti. Mums tētis ir bijis lielais atbalsts, ir bijis kā mamma, kā tētis, kā vispārējie. Un tad viņš ir bijis arī pavārs mums. Un viņš, ko tad bērniem gatavos, izvārīja makaronus un ar zivju konzerviem. To es vienmēr atcerēšos. Tāda mani bērnība bijis, ko es ēdus. Zivju konzervs ar makaroniem. Nu, tāds kaut kāds kišmišs, bet es viņu atceros un es pat gribētu viņu kādreiz uztaisīt. Vai man tā sanākt? Un turpēc es atceros, ka tās actiņas bija. Jā, tās zivis kādreiz saucās... Kā viņas bija? Brētliņas, tomātu mērcē, Jā. bet viņas saucās brāļi kapi. Un tās actiņas, un tici vai netici, es ar visām tām actiņām apēdu. Jo bērnībā bērni grib ēst, un viņi ēd, un vienkārši actiņas ir, un ēd ar visām actiņām. Nu, viņi tā kā tādi... Ciet pipariņi. Jā, tā kā ciet pipariņi. Nu tā... Tas mēs taisam. Mēs taisam arī tagad. Jā, ķilomā, nu, protams. Mēs ķiloviņas varam te nopirkt arī, bet viņas bišķiņ savādāk garšo nekā Latvijā, bet tomēr ir tā garša ir. Bet ir, veči satiekās, kaut vai grib uzspēlēt kārtis, un vienmēr kāds atnāks ar ķilomaizēm nopietni. Nu, tas ir, jā, nu... Ķipulok maizīt, ķilomaizīt vai rasmaizītas. Dāņi nesaprot šo, bet mēs viņu, pirmais šķīvs, kas aiziet, tās ir ķilomaizes. Nu, mēs, kad kūpinam zivis, filējas, tad mēs nobaram ļoti daudz ar ķimenēm, praktiski gandrīz melnu, jo tad pēc tam ir ļoti garšīgi. Mārtiņ, to neatceries par tiem ikriem? Ikrus mēs taisam arī paši. Nu jā, ikrus. Ikrus, jā, kad foreles noķeram un kad ir ikri, tad lielākais man ir bijis 2 kilogramu ikri. Un ēdam ar lielām karotēm, iedomājies. Jo sākumā ēdām uz maizi likām, bet pēc tam skatījāmies, ka mēs nevaram noēst, tad ēdām ar karotēm. Tur ir darbs arī, ja viņi ir gatavi jau, ka viņi paši līst ārā, tad ir viegli. Bet ja viņi vēl nav gatavi, tad tur pašam jāķemerējās. Bet arī jāmāk. Ir darbs. Tas karstais ūdens jālai virsū, vai ne? Sāls ūdens. Jā. Nu, teiksim, es pastāstīšu, ja viņi ir gatavi, tad vienkārši noslauc viņus, glaudot vēderu zivī, un tad viņi pa atvere nāk ārā paši, iztek. Un tad viņas noskalo ūdenī augstā un uzlēja vārošu sāls ūdeni virsū. Un pēc tam nolēja nost, un principā viņi ir gatavi. Bet jādala tās strēmelīcās balts. Tur tāds, ja ir gatavs, tad nav. Jā, tāds plēvīts tur. Jā, ja nav gatavs, tad viņi ir plēvēji iekšā, un tad tā plēvi jārubina nost. Tā kā placenta vai kas viņa? Tad tur bišķi lielāk ķēpi ir, bet tas atmaksājās. Šuikras. Tu taču arī nemakšķerēji butas? Butas, jā. Jā, butas mums ļoti garšo ļoti. Mēs kā nesen viņus ēdām pie māsas. Butas ikri ļoti garšīgi. Mēs, kad aizbraucam uz Latviju, tad mēs aizbraucam kaut kur Raga ciemus vai kur ir zvejnieku ciemi visi. Mēs sēdamies zivis. Vienkārši es tev jūtu, es nevaru aprakstīt tos smāržu, es jūtu. Nu, varbūt kādam Dānim viņš tur iet, viņam būtu vienalga, viņš varbūt pateikt, kas tur smird, jā. Bet mēs vienkārši, tā jau tāda kūpināts zivtiņas smaržam, pilnīgi jau gribās nogaršot. Siļķi mēs citreiz paši marinējam arī. Nu jā. Jā, jābūt zivs mīlulim ir, lai ēstu zivis. Mums patīk gan ķert, gan ēst.